Pasaules ūdens motorsporta saknes meklējams 19. gadsimta beigās, kad daudzās pasaules vietās tika rīkots dažādu veidu sacensības ar kuģiem un kuteriem. Kā sporta veids ūdens motorsports sākās attīstīties 20. gadsimta sākumā, kad 1900. gada Parīzes Olimpiskajās spēlēs tika iekļauts demonstrāciju programmā, bet 1908. gada Londonas Olimpiskajās spēlēs bija jau 3 ūdens motorsporta klases. Dažādu iemeslu dēļ daudz dalībnieku izstājās, un pēc tam Startautiskā olimpiskā komiteja pieņēma lēmumu, ka turpmāk Olimpiskajās spēlēs nebūs atļauts piedalīties ar motoru aprīkotās sporta iekārtās. Latvijas ūdens motorsports sākās 1924. gada 14. septembrī, kad notika pirmās sacensību Tartu. Latvijas laikā sacensībās piedalījās arī standarta motorlaivām, bet 1950. gados sāka būvēt speciāli sacensībām paredzēts kuģis. Sākotnēji tie bija izgatavoti no izliektiem dēļiem, vēlāk no plānām uz koka rāmjiem uzklātām skaidu plāksnēm, bet pēc tam tika izmantotas saplākšņu laivas, kas veido lielāko daļu momu ekspozīcijas. Visbeidzot tika izgatavots oglekļa šķiedras laivas. Ar oglekļa šķiedras materiālu ir veidot arī 2021. gada pasaules čempionas Sannas Aslavu Kāsliku laiva momu izstādē. Papildus laivām daudzās sacensību klasēs tika ražot arī dzinēji. Pašdarinājumi palīdz samazināt ūdens transporta izmaksas. Neskatoties uz lielajām īpašībām, ūdens motorsports tiek izskatīts par vienu no bīstamākajiem motorsporta veidiem. Pārsniedzot 100 km/h ūdens sadursmē, iegūst tādu pašu blīvumu kā betons, kas var būt ļoti bīstam, un šo bīstamību nav iespējams novērst, izņemot pieredzējušu sportistu rīcību. Neskatoties uz to, ūdens motorsports ir viens no Latvijas veiksmīgākajiem pieaugušo sporta veidiem. Ik gadu Latvijā tiek iegūts pasaules čempionu tituli.